Ir viens labs piemērs, Psalms 51. no 9. līdz 14. pantam, zina par Dāvidu, kad viņš sagrēkoja ar Batsebu. Un viņš lūdz to kungu, Dāvids lūdz, viņš saka, šķīstī man no grēkiem ar īzapu, lai es topu šķīsts, mazgā man, lai es to baltāks par sniegu. Liec man atkal baudīt prieku un labsajūtu, lai līksmojas kalni. Viņš saka, liec man atkal baudīt, viņš bija pazaudējis grēka rezultātā. Viņš zināja, par ko viņš runā. Tieši tā. Un, mīļie, tie, kas jūs skatāties, jūs šodien esat līdzīgā situācijā, jūs zināt, kas jūs pazaudējuši. Jums nav. Es esmu saticis cilvēks, noteikti jūs arī runājat ar cilvēku, saka, bija kādreiz, šodien nav. Es nezinu, kāpēc. Un tu runā un saproti grēka rezultātā. Iemesls ir grēks, tāpēc, ka ir atvērts durvis ienaidniekam, tu neesi bijis nomodā, tu neesi bijis skaidā prātā, un tu esi tur, kur tu esi, un tu esi to pazaudējis. Ja? Un viņš saka, liec man atkal baudīt prieku un labsajūtu, lai līksmojas kauli, kurus tu esi man salauzījis, apslēp savu vaigu manu grēku priekšā un izdzēs visus manus noziegumus. Radi manī, ak, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgi garu. Nevis kungs svētī mani, bet viņš vispirms sāk ar sirdi. Neraidi mani prom no savas vaiga un neatņem no manis savu svēto garu. Atdod man atpakaļ savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu. Tas ir tas faktiski, par ko mēs runājam visas raidījuma laikā, kamēr, mīļie, mēs esam grēkā. Nevar būt tā, ka Dievs vienkārši aizvērs acis, neņems vārdu vērā, savu vārdu, un viņš svētīs. Viņš grib mūs svētīt. Viņš saka, mans bērns, ej ārā. Kaut kur jaunajā derībā mēs lasām, tad, kad jūs iziesiet no viņu vidus ārā, tad es jūs pieņemšu, vai ne? Un darīšu par saviem bērniem, saukšu jūs par saviem dēliem un meitām, ja? Un manuprāt, ka tas ir svarīgi, un mēs redzam, vai tad Dievs neatjaunoja, Dāvidu atjaunoja, ja? Kāpēc? Viņš viņu atjaunoja tāpēc, ka viņš no sirds nožēloja savus pārkāpumus. Turpretī mēs zinām par ķēniņu Saulu, ka viņš tur lūdz, lai viņu pagodina, vai ne? Absolūti nekāds nožēls, bet Dievs redz sirdi. Un ja mēs formāli nožēlojam grēkus, tad mēs arī formāli turpinām dzīvot kā kristieši.